Mazās amerikāņu meitenes Makenas skumjais dzīves stāsts ir satraucis visu pasauli. Bērns aizgāja no šīs saules 2 gadu vecumā. Meitenītes mamma bija spiesta doties darīšanās un savu mīluli uzticēja vīrietim, būdama pārliecināta, ka nekas ļauns nevar atgadīties, bet kļūdījās. Piezvanījusi mājup, lai pārliecinātos, ka ar mazo viss ir kārtībā, sieviete saņēma atbildi, ka Makenai sākušās elpošanas problēmas, un tā bērns nonāca slimnīcā. Kā izrādījās, dzīvespriecīgo meiteni vīrietis dusmās bija sakratījis, nodarot neatgriezeniskus bojājumus bērna smadzenēm. Nākamajā dienā Makena mira, bet cilvēkam, kurš izdzēsa meitenes izredzes dzīvot, tiesa piesprieda 15 gadus ilgu cietumsodu. Amerikas Savienotajās valstīs šādu stāstu ir tūkstošiem, un, kā izrādās, arī mūsu valstī šādu gadījumu netrūkst, kad vecāki dusmās savu bērnu sakrata, pat neapzinoties smagās sekas, kādas šāda dusmu uzplūda dēļ var rasties. Smadzenes šķidrums apņem mūsu galvas smadzenes, un redzat, tā ir tā brīvā telpa starp kaulu un smadzenēm. Un ja šis bērns tiek ratīts, smadzenes kā tāda želeja viela arī kustās, un notiek atsitiens smadzenēm pret kaulu, un tādā veidā var plīst asinsvadi, kas apasiņo smadzenes, tad veidoties asins izplūdums, gan apvalkos, dažreiz pat smadzeņu vielā, un attīstīties šie šausmīgi smagie stāvokļi, pat komu, un kas var beigties pat ar pacientu bojājēju. Bērns jau cieši kompleksi, un visbiežāk tiek traucēts gan galvas smadzenes, tad asins izplūdums un acis, asins izplūduma tīklenē. Kliniskajā bērnu slimnīcā gada laikā nonāk 2 bērni, kuri cieš no kratīšanas sindroma. Pārsvarā tie ir mazuļi līdz gada vecumam. Ārsti saka, ka parasti šo diagnozi dēvēja par klusējošajiem bojājumiem, un noteikti tādu Latvijā ir daudz vairāk. Tikai vardarbību pret bērnu slēpj cita diagnoze. Vecāki jau nav ieinteresēti stāstīt, ka jā, es to bērnu kratīju. Tāpat auku neteiks, ka es to bērnu kratīju, viņš bija nemierīgs, es viņu tā purināju, ka viņam palika slikti. Slimnīcā pirms kāda laika nonāca kāds tikai 6 mēnešus vecs bērniņš. Tuvinieki stāstījuši, ka pēkšņi mazulis kļuvis apātisks un viņam regulāri ir slikta dūša. Dažādu profilu mediķi, izpētot mazuļa veselības stāvokli, secinājuši, ka galvas smadzenes ir cietušas, iespējams kratīšanas rezultātā. Šobrīd mazās dzīvībiņas veselības stāvoklis ir ļoti smags. Tā ir smaga invaliditāte, bērns nav runāt spējīgs, viņš ir gulošs, viņš nevar paiet, viņam ir krampju stāvoklis un veikts atkārtotas operācijas. Kratītā bērna sindroms var parādīties ilgi pēc traumas gūšanas, piemēram, skolas laikā. Pēkšņi atvasē ir uzmanības traucējumi, galvas sāpes, balodas traucējumi, un tas ir tikai tāpēc, ka pieaugušais nav spējis tikt galā ar savām dusmām. Tomēr nereti simptomi ir daudz smagāki. Kad bērnam ir jau apātija, kad bērnam ir krampi, kad viņam jau parādās viens teiksim, puses locekļu paralīzes vai pat koma, tad tas ir vismags bojājums. Ja ārēji, tad viņš var fiziskas sekas atstāt. Protams, kopā ar garīgu attīstību un tam līdzīgi, ieskaitot, kā jūs zināt, gan neredzību, gan nedzirdību, gan teiksim, garīgās atpalīdzības iezīmes un visu, un teiksim, arī bērnu cerebrālo trieku, un tur nevarēšana pastaigāt un visu. Mediķi atzīst, ka kratītā bērna sindroms ir nezināšanas sekas. Pieaugušie neapzinās un neinteresējās, kā tikt galā ar dusmām. Pirms bērns nācis pasaulē, nav iedomājušies painteresēties, ko tas nozīmē un kādas rūpes viņus sagaida. Viņš nav pieaugušais. Viņš nav samazināta pieaugušā kopija, un viņam ir savas īpatnības. Ir jāsaprot, ka agrīnā bērna vecumā bērnam nemiera laiks ir vakars un naktis. Tas ir viņam bioritmi tādi, tā ir viņa īpatnība. Šī vecuma īpatnība viņa vecumā ir tāda īpatnība, ka viņiem uzbudinājums nervu sistēmā ir izteiktāks nekā kavējums. Līdz ar to viņas ir ļoti viegli sakaitināt un ļoti grūti nomierināt. Un sakaitinātai mātei, sakaitināta bērnu nomierināt ir praktiski neiespējami. Mediķi stāsta, ka ar dusmām cīnīties var un vajag. Ja jūtat, ka nespējat tikt galā ar savu bērnu, labāk to uzticēt tētim vai kādam citam ģimenes loceklim. Auklējot mazo, nedrīkst aizmirst piefiksēt galviņu, kas ir pats svarīgākais. Šī ir viena no labākajām pozām bērnam. Un tad, ja gribās nomierināt, tad viņu ar tikai kustībām ir jābūt viennozīmīgi līganām. Katrai mammai jāatceras, ka bērns līdz 3 mēnešu vecumam spilgti sajūt piena smaržu, tāpēc var būt nemierīgs, tāpēc aijāšanu labāk uzticēt tētim. Tas, ko kādreiz skaisti
rāda, ka metu bērnu gaisā un ķer rokās, tas nekādā gadījumā nav pieļaujams. Ja gribās var, bet šādā veidā. Šitā, bet ne jau mētājot vai sviežot vai puriņot. Bērnu ārsti stāsta, ka atvases pirmajā dzīves gadā ir jārēķinās ar faktu, ka ģimenes dzīve būs pakārtota mazajam un jāļauj mammai atpūsties. Tad arī dzīve liksies mierīgāk. Katru gadu no dzemdību nama Rīgā iziet vismaz 7000 laimīgu vecāku. Rūpēsimies par mūsu bērniem ar mīlestību, nevis dusmām par pieaugušo problēmām, lai mūsu atvases aug drošībā un saticīgā ģimenē. Inese Supi, Ilgvars Frīdenbergs, Ansbergs, Ivo Grīsniņš Grīslis, Degpunktā.